sieviete, tā mamma, viņa dzīvo tādā ilūzijā, kad viņai ir vienmēr jāsteidz un jāpalīdz savam vīrietim. Visādi viņa skaidri. Viss kaut kas, ko viņa māca, ko viņa saprot, viņai ir tāds iekšējs stimuls, ka viņai ir obligāti jāsteidz un jāpalīdz. Te pašā laikā tas, ko viņa saņem pretī, ir kaut kādi pārmetumi no partnera, ko tu darīji tajā laikā, kad tev bija brīvs, vai es zinu, ka tev tur bija kaut kādas brīvs laiks, un kā tu viņu izmantoji, ko tu darīji, bez mazliet tādu kā atskaitīšanos prasa. Bet sieviete viņa pati sirdī zina, ka viņa nekad nesēž vienkārši, viņas laiku kaut ko dara, viņai ir savas lietas, viņai ir savi bērnu lietas, kas jākārto viss ir jādara. Bet te ir tāds skatu punkts, ko viņa neredz to, ka viņa dara pārāk daudz, viņa nekad nespēja apstāties, viņa ir gatava mesties palīgā, un neredzot to, ka viņai tas patiesībā nebūtu jādara. Un tā ir tāda mazvērtības, tāda upura programma, kas strādā iekšā un saka, ka tev visiem ir jāpalīdz, visiem jābūt par tādu kā paklāju, bet te pašā laikā, kad runa ir par sevi, es pat nevaru redzēt, ka mums ir, jo redz, tas ir kaut kādas liekas tērēšanas, liekas laiks, bet ja tas sievieti paši iepriecina, tad kāpēc ne? Jo tad sanāk, sievieti iet savā, viņa iet uz darbu, viņa vāc bērnus, vāc māju, gatavo ēst, palīdz vīram, vēl dažādas lietas, sagaida vīru mājās, vienmēr pieceļās un uzsilda viņam vakariņas, un pretī saņem pārmetumus. Un dziļi sirdī viņai liekas, ka viņa grib no tā vīrieša saņemt kaut kādu apliecinājumu, kaut kādu novērtējumu un tādas lietas. Bet patiesībā, kas viņai būtu jādara, pirmais solis jāspēr pretī sev. Viņa jāpasaka, ka tagad es darīšu priekš sevis. Un vienalga, ko viņš padomās, vienalga, ko padomās citi, bet palīdzēt sev tikt pāri mazvērtībai, tikt pāri šim upuru lomai, tai lomai, kas iet un palīdz visiem citiem, izņemot pati sevi.